Sociālajā jomā es esmu salīdzinoši nesen, bet kā es pati smejos, labāk vēlāk nekā nekad. Es vēl šobrīd atceros to pirmo savu darba dienu, kad nedroša, ar bailēm sirdī stāvēju pie pirmā klienta, kurš bija jāizved uz brokastīm, bet viņš bija no gultas jāpārvieto ratiņkrēslā. Un tad es sapratu, cik īstenībā manas zināšanas ir mazas, salīdzinot ar visu to jomu, kas man būtu jāzina. Bet, protams, ka viss bija labi. Ātri vien sapratu, ka es varu dot vairāk nekā vienkārši cilvēku aprūpi, cilvēkam sniegt to primāro aprūpi, kas ir nodrošināta, lai viņš ir tīrs, lai viņš ir nomazgāts, lai viņš ir sapucēts, lai viņam ir nogriezti nadziņi, lai viņš ir paēdis, lai viņš ir izvests pastaigā. Es ļoti ātri sapratu to, ka mana enerģija un vēlme viņiem palīdzēt ir daudz lielāka. Sāku meklēt informāciju par tālāku izglītību vienkārši šajā jomā. Ieraudzīju Latvijas Universitātes Pauls Stradiņa medicīnas koledžas sludinājumu par to, ka tiek uzņemti studenti jaunam mācību gadam.